Dagnis saka, ka mēs mazliet četrāpus ejam. Ir tāds maziņš ledutiņš, un aiz tiem kociņiem cilvēki peldās. Roņi jau nav mierīgi cilvēki, viņiem vajag šo te kontrastu saucamā. Nu jau ir izplosījuši Dubkalnu ūdens krātuvi. Tā melno tēlu sauc Dagnis. Jā, un tad viņš man, es saka, es nekāpšu kāpnēm augšā. Viņš man tega ar ezeru. Nu, tā kā tāda kalnu kaza goda vārds pa tādu nesaprotamu ceļu izveda šeit, jā. Nu tā, tumsā viņam grūti saprast. Un tagad, neskatoties uz visu skaistumu un romantiku, tāpat man būs jākāp kāpnēm augšā. Tā ir sūdzība. Lai vēl kāds man kādreiz izgaismotu ceļu. Un tad mēs izdomājam tādā puskalniņā. Dagnim ir gaisma pierē, kā ogļracim. Jā. Tā teica eksprezidenta šodien, jā. Gaisma uzvar tumsu, tā kā mēs te pie eglītes pastāvēsim drusiņ, atvilksim elpu un pastudēsimies, ka vēl viena egle. Esam no tumsas ejam ārā, un te ir 3 žuburu krustojums. Redziet, taisni, ja grib iet, tad jāiet ir tumsā. Var iet tikai pa labi un pa kreisi. Vajag forši pateicis, filozofiski ģeniāli. Tā, un tad mēs iesim šajā gadījumā pa labi, jo te var aiziet uz Ikšķili. Un tā arī viss ir izgaismots. Jā, Ikšķila 5 km, tad būtu 10 km. Varētu nākamā latiņa sastāvēt no tā. Finiša taisna šoreiz mums ir šeit, jo mēs nolkām mašīnu šeit. Starta punktā. Jā, mēs drusku citas tilpas izmetām. Jā, nu tā cilvēki svina ar savu gāriņu un āliņu. Tā, man teica, ka nopirks kafiju. Par to, ka es izturēšu. Tā, un iezīmogojam sevi šīs brīnišķīgās vietas.